Re! Viss ēters ir te! Daudzus šogad ir satraucis jautājums par iespējamu nodokļu parāda veidošanos saistībā ar pērn ieviestajām progresīvā nodokļa likmēm un arī diferencēto neapliekamo minimumu. Savu situāciju iespējams noskaidrot, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju. Taču, kad tas ir jāpagūst izdarīt, un vai šogad tiešām deklarācijas iesniegšana ir obligāta visiem nodokļu maksātājiem? To mēs jautāsim valsts ieņēmuma dienesta vadītājai Ievai Jansmē. Labrīt! Labrīt! Intervijas pamatā, protams, ir šīs daudzus pārsteigusī, lai arī jau pagājušā gadā pieminētā, bet tik un tā atziņa, ka cilvēks var izrādīties parādā valstī par nesamaksātiem nodokļiem, jo ir maksājis pēc vienas likmes, un tad izrādās gada ienākums kopējais ir bijis lielāks, un viņam būtu bijis jāmaksā pēc citas. Vai vēl var kaut kā precīzāk arī paskaidrot šo problēmas būtību, kam un kāpēc var nākties piemaksāt vidam naudu? Jā, tas negribētu teikt, ka būtu jāpiemaksā vidam, tas būtu jāpiemaksā nodokļu, tātad vispārējie nodokļu ieņēmumos, jo mēs viņus tā nesaucam par parādu. Un es negribētu, lai cilvēki uzskata, tas ir parāds. Tas nav parāds, tā ir iedzīvotāja ienākuma nodokļa piemaksa. Un kādēļ viņi var rasties, jo ir iespēja izvēlēties dažādus neapliekamos minimumus. Arī iepriekš cilvēki visu gadu varēja neizmantot minimumus, un viņi varbūt nepievērst tam tādu uzmanību. Un arī iepriekš bija situācija, ka jūs varbūt nestrādājat kādu periodu, un jūs iesniedzot gada ienākuma deklarāciju varējāt saņemt atpakaļ naudu. Varbūt agrāk tam netika pievērsta uzmanība, tagad es pat teiktu, ir labi, ka tiek pievērsta uzmanība, jo, ja jūs esat strādājis vairākos darbos, jūs esat izvēlējies mazāku neapliekamo minimumu, bet izrādās jums bija tiesības uz lielāku, tad jūs šobrīd varat iesniegt ienākumu deklarāciju par gadu. Bet ne tikai tāpēc. Jūs varat arī iepriekš, jūs varbūt nepievērsāt uzmanību saviem attaisnotiem izdevumiem, bērnu nometnei vai ārstniecības izdevumiem. Tagad arī tam jūs varat pievērst uzmanību, jo 600 eiro vērtībā, ja, tad 1/4 daļa no tā jūs varat atgūt. Tie ir tie pozitīvi scenāriji, bet ir arī tas otrs scenārijs. Iespējams, ka cilvēks, piemēram, ir bijis bezdarbnieks kādu laiku, jaunās māmiņas, kuras bijis bērnu kopšanas atvaļinājumā, vēl vairāk citi varianti, kad izrādās, ka par cilvēku tas neapliekamais minimums ir viņam bijis piemērots lielāks nekā beigās pienāk. Jā, varbūt arī tādi gadījumi. Un tad ir tā atmaksa jāveic. Jā, piemaksa. Jā, un te man ir labā ziņa, jo šodien ministru kabinets visdrīzāk, es teiktu, 100% garantiju pieņems grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kur šādos gadījumos būs noteikts, ka šī persona varēs nomaksāt šo piemaksu, samaksāt līdz 20. gada 1. decembrim. Vai to varēs samaksāt arī par daļām? Jā, to varēs samaksāt arī par daļām, bet es gribētu tīri cilvēciski ieteikt nevilkt pārāk garumā, jo aizmirstās jau. Ja? Tas 20. gada 1. decembris var pienākt ātrāk, un šajā brīdī labāk, ja tā summa nav liela, varbūt viņi nomaksātu uzreiz, ja viņi ir lielāka, tad, protams, maksāt par daļām. Labāk jau būtu, ja viņi vispār neveidotos, bet te droši vien jautājums ir par to, kurš ir atbildīgais, jo mēs esam šīs sistēmas kontekstā daudzkārt runājuši, ka tagad cilvēkam pašam ir jāmenedžē savi no dažādiem avotiem saņemti ienākumi. To nedara vienas darbvietas grāmatvedis, kurš, piemēram, atgriežoties pēc tā paša minētā bērnu kopšanas atvaļinājuma darbā, varētu noņemt vai samazināt šo neapliekamo minimumu, kurš iepriekš ir pieaudzis. Tur ir kaut kāda tāda lieta, ka cilvēkam pašam vajag izrādīt aktivitāti. Es gribētu teikt, ka tā ir tā finanšu pratība, par ko mēs runājam, ja? Bet nevis teorijā, bet praksē, jo es domāju, ka 2019. gadā katram no mums būtu jābūt ēdējas klientam. Īpaši, ja tas ir padarīts ļoti ērti, jūs varat ieiet šajā elektroniskās noreķina sistēmā ar bankas karti, gan ar ID karti. Principā, jebkuram nav problēmas kļūt par šo maksātāju, ja? Un stāties attiecībās ar valsti un saprast, cik tad ir jāmaksā un cik par mani ir samaksāts tai skaitā. Jo tajā brīdī, kad jūs ielogojaties un jūs taisiet savu deklarāciju, ielasās automātiski jūsu dati. Un ja jūs domājat, ka darba devējs par jums godīgi maksā nodokļus no visas algas, var izrādīties, ka jūs tur ieraugat dīvainas lietas. Un tāpēc tieši ielagošanās vai stāšanās attiecībās ar elektronisko sistēmu dod jums iespēju menedžēt jūsu finanses. Ja jūs ieteiktu to pārbaudīt, tā kā ne retāk vai ne mazāk svarīgi, kā cilvēki dara ar saviem e-pastiem vai bieži vien ar sociālo mediju platformām, iet arī ēdējasā. Jā, vienīgais tas, ka tur tik bieži neparādīsies tā informācija, ja teikt, jūs vienreiz iesniedzat, bet reizi gadā, lai jūs saprastu, ka jūs cerat uz māmiņu algu vai jūs cerat uz pensiju un tur izrādās pēdējā gada laikā nekas daudz nav iekrājies, ja, tad
gan jūs varat to uzzināt. Vai elektroniskās deklarēšanās sistēma arī izsūtīs paziņojumus uz e-pastiem tiem cilvēkiem, kam ir jāveic tagad piemaksas par... Kas varbūt nav reģistrēti pirms tam arī, starp citu, jautājums. Vai tikai tiem, kas jau ir sistēmā? Tāds plāns ir, bet šobrīd es gribētu teikt to, ka ir divi paralēli projekti. Viens ir arī mana un jūsu elektroniskā e-pasta adrese, caur kuru vispār ieņēmuma dienestu jūs var sasniegt. Un, protams, ir novecojušās metodas ar vēstulēm, ja mēs centīsimies sasniegt jebkuru, bet ja jūs neesat uzrādījis valsts iestādēm nevienu savu adresi, ne elektronisko, ne pastu, un jūs neesat sasniedzams, jūs varat arī palaist to garām. Tāpēc labāk būtu, un es visiem ieteiktu tomēr saziņai ar valsti vienu savu oficiālo e-pastu tomēr uzrādīt. Bet, ja kontakti ir, tad visticamāk cilvēks saņems paziņojumu, ja gadījumā viņam ir jāveic piemaksas. Jā. Par šo te prognozēšanu runājot, par to, ka cilvēks ir tuvu ienākumu sliekšņa robežai, kas ir 20 000, aptuveni tādu 0,4 laikam, ja, eiro gada laikā. Ja cilvēks strādā vairākās darba vietās, piemēram, un, kā jūs minējat, tad neviens to nekoordinē, kur pašam jābūt atbildībai, vai var jau iepriekš kādai no darba vietām uzticēt, maksāt to lielāko likmi gadījumā? Jā, tad labāk man atmaksās, nekā man būs jāveic piemaksa. Jā, darbinieks var izvēlēties, kur viņš piemēros šo likmi. Jā, arī jau šobrīd tas ir iespējams. Darba devējiem būtu jāpiekrīt tam, ja, piemēram, viņš redz, ka tieši manā vietā cilvēks nenopelna to apjomu. Es teikšu tā, ka šajā gadījumā tā ir tava izvēle, ja, kur piemērot. Vienīgais tas, ka jebkurā gadījumā mēs pilnīgi skaidru ainu zināsim tikai tad, kad mēs savilksim galus kopā par šo gadu, jā, jo likme strādā tikai vienu gadu. Priekš nodokļu likmēm tas ir maz, un tad varētu skatīties, kā būtu ērtāk. Bet viens gads priekš jaunas nodokļu likmes ir maz. Deklarācija obligāta tagad vai iesakāma, vienkārši plaši maksimāli iesakāma? Obligāti viņi ir noteiktām kategorijām. Tātad, ja jūs izīrējat dzīvokli, esat pārdevis kādu īpašumu, un ja jums ir šie diferencētās likmes izvēli, ja, tad tā ir obligāta. Likumā ir noteikts, un arī mūsu mājaslapā ir publicēta tās kategorijas, kur ir obligāti. Ja, tad īpaši tām personām, kas ir izvēlējušās citu likmi. Jā. Un, starp citu, pirms intervijas runājām par skenēšanas dienām, dokumentu skenēšanas dienām, kas gan Gusi stāstīja, kā to dara, gan arī jūs pati, bet šobrīd ļoti ērti izmantot aplikāciju, lai visus čekus iesniegt. Daudz ērtāk nekā EDS to darīt. Tātad tas ir divas lietas. Ja? Tātad jūs ieskanējat, jā, protams, ir mobilā versija, bet ko nodrošina šī aplikācija? To, ka visi čeki, tiklīdz jūs viņus saņemiet, viņi uzreiz nonāk pie jūsu kontā. Un tajā dienā, kad jūs gatavosiet savu deklarāciju, viņi jau tur būs priekšā. Viņi jau nekas jums vairs nebūs jāraksta. Un kā mēs arī runājām par to, ka izdzies teksts, labāk ir nofotografēt uzreiz, un viņš nonāks jūsu krātuvītē. Tad, kad jūs veidosiet savu deklarāciju, viņš jau būs priekšā. Un fotografēt vertikāli. Jā, fotografēt vertikāli, jā. Un manā gadījumā 90% nolasījās. Visi dati izņemot, ka bija jāizvēlās vai medicīna, vai ārstniec, vai izglītība. Pēdējais sīkumiņš sarunas noslēgumā cilvēki noteikti par termiņiem vienmēr, ja runa pa vidu, pirmā lieta, kas nāk prātā, vai dieniņa termiņš, nenokavēt kaut ko. 1. marts ir tas brīdis, kad var sākt, vai kad obligāti vajag uzreiz pastāstīt? 1. marts ir pirmais starta datums. Lūdzu, varbūt nesāks. Es, protams, saku, katram laimīgajam gribās būt 1. martā, pašam 1. Nebojāsim nervus sev un nemēģināsim ieņemt šo brīnišķīgu ēku, kas ir aizbūvēta 1. martā, lai ar 1000 cilvēkiem kopā visu dienu pavadītu krustoties ieņēmuma dienestā. Līdz 1. jūnijam ir iespēja iesniegt deklarāciju. Varbūt ne 31. maijā. Varbūt. Otra galējība. Jā, bet pa vidu laika ir diezgan, un tas tiešām tāds ļoti viļņveidīgs process. Ziniet, kas ir interesanti, ka ir cilvēki, kas to dara 5 no rīta.